Labdien! Pirmo reizi kanālā Rīga TV 24. Pirmo reizi šajā kanālā automoto raidījums numur 2. Raidījums, ko es, Ulds Podnieks, kopā ar saviem kolēģiem, montāžas režisoru Agari Razgalu un operatoru Dainu Matveju veidojam jau 15. gadu. Šodien, 2015. gada 31. janvārī, ir svētki. Mums ir dzimšanas diena. Pareizāk sakot, atzimšanas diena. Un tas pateicoties kanāla Rīga TV 24 jaunajam enerģiskajam kolektīvam, kurš mūsu veco gvardi pieņēma savās rindās. Mördi! Kliedz ar Napoleona karēju pie Waterloo. Gvarde mirst, bet nepadodās. Kaut gan par nāvi runāt ir pārāk. Un tieši tāpēc cienītie autobraucēji, velobraucēji, kājām gājēji, lidotāji un peldētāji. Turpmāk katru sestdienu 10:30 aicinām jūs pie TV ekrāniem, lai kopā kanālā Rīga TV 24 noskatītos automoto raidījumu numur 2. Braucam! Šodien raidījumā Ceļu satiksmes drošības padomes ārkārtas sēde, traģiskais janvāris, iemesli un secinājumi. Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju birojas 1,5 miljonu eiro tiek piešķirti satiksmes drošības uzlabošanai no Latvijas apdrošinātājiem. Vēstures lapusītē. Automoto raidījums numur 2 31. janvārī 2001. gadā. Un Ņiva maršs. Nenormālas caurgājamības auto. Ceļu satiksmes drošības padomes ārkārtas sēde. Janvāra, var teikt, asiņainie notikumi, mums agrāk bija zināmi asiņainie Jāņi, tagad faktiski asiņainais janvārs. Vai ceļu satiksmes drošības direkcijai šī situācija bija kaut kas jauns? Es domāju, ka nē, jo pēdējo gadu statistika, pēdējo 3 gadu tātad liecina to, ka negadījumu skaitam ir tendence pieaugt, un arī tika veikta analīze, tātad pieaug vadītāju visatļautība. Mēs arī zinām daļai, kāpēc. Tālāk nihilisms valda, nesodāmības apziņa var būt. Un, protams, arī braukšanas meistarība zināmā mērā šādos apstākļos. Jebkurā gadījumā šie te laika apstākļi tikai visu to pastiprināja. Un to, ka arī varam runāt pirmkārt par šo te visatļautību, jo cilvēki pie tiem trakiem laika apstākļiem brauca 100–110 km ātrumstundā. To, ko pierāda arī ceļnieku ātrummērītāji viss un arī policijas dati, ja, tad, zināmā mērā to varēja gaidīt. Arī otra lieta ir gājēji. Protams, ka ir ļoti žēl, ka viss tas tā notika, bet ja neatļautā vietā iet pāri pa 3 rindām, ja bez atstarojušām vestēm iet, vēl ar vienu kaut gan novembrī mēs šo situāciju zināmā mērā kopā arī ar policiju un visu akcijām uzlabojām. Bet jebkurā gadījumā jāsarādā ir ļoti, ļoti daudz. Un pašlaik varbūt šī arī bija tā aktuālākā tēma, kad daudz runājam par riepām, jo riepu stāvoklis ir ārkārtīgi nozīmīgs, un to pierāda arī tāda drošā braukšana biķerniekos, kas bija pavēlta, kur patiešām māca elementāras lietas, bet cilvēki arī to nezina, kā vajag varbūt bremzēt, kā apbraukt šķērsli, un arī par riepām tur nevienu, kā saka, ne sodīja, ne arī mēs domājam tehniski apskatē, kādu sodīt varbūt par riepu vecumu, bet vienkārši izskaidrot, kam pievērs uzmanību, arī kā noteikt to pašu riepu vecumu, jo vakar pat bija gadījums, ka sieviete bija pat nopirkusi jaunas riepas pēdiņās, izlaidums gads bija 2002. Plastmasas šaibas. Varētu teikt, jā, un nobremzēt to mašīnu nevarēja. Ja? Tātad tas kaut kādos kaktu veiklos vēl tirgo, un, protams, ka ne jau oficiālie tirgotāji, bet noteikti, vai tie ir 5 gadi, vai 6 gadi, vai 3 gadi, ir ļoti grūti, un katrai riepai tas savādāk, kā viņi glabāt, bet cilvēkiem jāskaidro, un arī tehniski apskatē mēs pirmām kārtām skaidrosim, pateiksim, ko darīt, vai viņam ir laiks mainīt, arī es runāju par vecumu. Protektora dziļums ir 4 mm, tā ir jau norma. Ko varam runāt par smago mašīnu protektoru dziļumu? Latvijā viņš ir vismazākais no visām, tātad gan Baltijas valstīm, gan Skandināvijas valstīm, kur ir 3, 4 un domā par 5 mm, gan autobusiem, gan smagām mašīnām. Latvijā ir 1 mm,
un vistuvākā laikā arī mēs šo te minimālo protektoru dziļumu noteikti palielināsim. Kādi 700–800 jau būs cilvēku izgājuši cauri biķernieku brīvprātīgai bezmaksas apmācībai, braukšanai slidenos apstākļos. Vai tas turpināsies un vai tas gadījumā varbūt ies plašumā kaut vai tajās 10 nodaļās Latvijā, kur pieņem eksāmenus? Gribētāji un apzinīgo vadītāji ir pietiekoši daudz. Tas ir jāturpina. Protams, ka nevar vienmēr būt pa brīvu, bet tam jābūt maksimāli. Varbūt nevajag tik sarežģīt. Šis ir drošā braukšanas skola un ir kur mācīties. Nav tā, ka nebūtu kur. Bet vienā daļā, protams, ka tas varbūt ir pa dārgu. Otra lieta ir, ka vajag iemācīt to pašu primitīvāko, vienkāršāko. Bet es domāju, ka tas ir jāizdara jau autoskolā pirmā līmeņa apmācībā, kur nav nekāda problēma pārbaudīt. Tātad kāds cilvēks kaut vai var braukt bīstamos ceļa apstākļos, novērtēt dažādas riskus, tālāk arī braukt slidenos ceļa apstākļos, kaut vai vasarā, nolaistīt kādu laukumu un parādīt, kā jārīkojās, lai viņš mums zinātu tās pamatiemaņas. Nevajag jau nevienu taisīt par autosportistu, bet mēs biķerniekos sapratām, ka viņi nezina elementāras lietas. Un to mēs ļoti stingri prasīsim no autoskolām, lai šāda apmācība būtu, un autoskola tātad gan pasniedzēji, gan arī praktiskās braukšanas instruktori savu parakstu apliecinās, ka viņš šīs iemaņas ir apguvis. Melnā, melnā gada laikā, pa melnu, melnu ceļu, kāja melns, melns cilvēks. Un melnā, melnā statistika gatavojas vēl vienam melnam ierakstam. Bet par laimi cilvēkam bija balta atstarojoša veste, redzams tātad dzīves. Izskanēja ierosinājums arī autoskolu instruktoriem, braukšanas instruktoriem, kā minimums pirmās pakāpes augstāko izglītību, tātad koledžu. Jā, tā viņš ir. Līdz šim to nevarēja pieprasīt, jo vienkārši trūka šādi pasniedzēji. Bet es varu pateikt vienu lietu, ka prasības autoskolām ar vienu pieaugs, jau tagad pieaug. Ja teorētisko priekšmetu pasniedzējiem bija obligāti vajadzīga jau tā augstākā izglītība, prasības pret praktiskās braukšanas instruktoriem nebija tik lielas, bet pašlaik arī ņemot vērā to, ka mēs viņiem prasām, lai viņi apgūtu gan psiholoģiju, gan metodika, kā mācīt, jo katrs māca, kā saka, kā māk gandrīz vai, kaut gan ir tā metodika. Tātad viņiem ir jābūt arī šeit izglītībai un patiešām vairāk, jāmēģina veidot šo te cilvēku attieksmi, kaut gan, varbūt attieksmi jāsāk veidot jau bērndārzā un skolā, bet, vēl autoskolā vismaz var pateikt, ko drīkst, ko nedrīkst. Arī to var tālāk regulēt ar sodiem, ar dažādām akcijām. Katrā ziņā šī situācija ir jāuzlabo. Tad atgriežamies pie tā, pie kā mēs sākam, pie nihilismu un visatļautības un pie tā, kas to ir, radījis. Radaru trūkums. Šobrīd testa režīmā iet 6 jaunie stacionārie radari. Ar lielākiem vai mazākiem panākumiem 2–3 darbojās mobīlie radari. Obligāti vēl jābūt arī pārvietojumiem radariem. Jebkurā gadījumā šie jaunie radari būs, tā ir tāda prevencija patiešām, lai mazinātu vidējo ātrumu valstī. Viņi nekur nebūs slēpjami, pirms viņiem būs zīmes, arī uzkraucots uz asfaltu zīme. Tā nebūs ķeršanas aparāts. Bet, lai bīstamās vietās, patiešām, kur izanalizēts bīstamās vietas, cilvēki braukt lēnāk. Otrs variants ir, ko mēs domājam arī ieviest, ir šī radara sistēma vai kontrole, saucamā no punktu uz punktu. Tas ir sistēma tāda, ka ar noteiktu metodiku un tehniku izanalizē ātrumu, tātad nofotografējot automašīnu punktu sākumā, kaut vai Baltezera. Ieņemam Baltezeru, tātad Baltezera sākumā un izbraucot no Baltezera. Aprēķina video ātrumu. Un ir skaidrs, ko viņš tur pa vidi darīs. Viņš visu ir laiku darījis ar kādu ātrumu, jo mēs zinām, kas tur šodien notiek, kādu ātrumu brauc. Ja tur būtu radars, tad visi zina, ka pie baznīcas ir radars, viņš piebremzē, bet tas neko nedod. Mums vajag, lai viņš to lielo ceļa gabalu nobraukt ar atļauto braukšanas ātrumu. Un es domāju, ka tas ir daudz efektīgāk nekā, ka viņš pie tā radara bremzē, atkal uzdod gāzi un projām. Ja?
Tas ir noslēgums, kad sāks darboties tie pirmie 6 stacionārie radari. Es gribu pateikt, ka visi šie 16 radari ir paredzēti visi 16 līdz februāra beigām. Firma Provento piedāvā speciālus domkratus, vinčus un uzbraucamās rampas, zemes blietas, augstspiediena mazgātājus, autonomas piedziņas zāles pļāvējus ar benzīna motoriem, šķeldotājus, asfalta griezējus, slaukāmās birstes un lādētājus, kā arī labas kvalitātes un pārbaudītas automašīnas no Eiropas. Ar mums būs drošāk. Provento! Hidrauliskie un pneimatiskie savienojumi, zemspiediena un augstspiediena hidropievadu izgatavošana, hidraulisko cauruļu bezšūju locīšana, augsta kvalitāte. Firma Hidronex, 24 stundu servis Rīgā un Aizkrauklē. Autodarbnīca ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, Rolis servis, Čiekurkalna 2. līnijā 41, atgūs neatkarību un atgādina, mēs iedziļināsimies jūsu auto problēmās un piedāvāsim saprātīgāko risinājumu. Turpinām mūsu sarunas par ārkārtas ceļu satiksmes drošības padomes sēdi, bet jau ne satiksmes ministrijas telpās, bet pie Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroja, pie valdes priekšsēdētāja Stengrevicas kunga, kurš arī, starp citu, vienmēr piedalās šajās ceļu satiksmes drošības padomes sēdēs. Sakiet, kādas pārdomas jūsos raisīja šī sēde? Protams, daudz svarīgi jautājumi tika skatīti un arī daudz diezgan nopietnas priekšlikumi radās. Es domāju, ka daudzus no viņiem realizējot radīsies arī kaut kāds pozitīvs pienesums, jo tiešām tā situācija uz ceļiem ir nepieļaujama. Ja? Tāpat preventīvā kaisīšana, es domāju, varētu diezgan labus rezultātus dot. Jāsaka, ka arī daudzi pasākumi, kas ir jāveic, prasa arī zināms finanšu ieguldījums, tāpēc arī ceļu satiksmes drošības padomes ietvaros tiek lemts arī par dažādu projektu finansēšanu, un šī nauda daudzos gadījumos nāk tieši no apdrošinātājiem, no OCT apdrošināšanas. Nākošajam gadam mēs paredzam, ka šajā ceļu satiksmes drošības profilakses fondā, no kurienes ņem arī šos līdzekļus šo projektu realizācijai, mēs varēsim ieskaitīt 1 150 000 eiro. Ja? Tā ir pietiekami liela ievērojama summa, un es domāju, ka arī šī apdrošinātāja iemaksātā naudiņa dos mums arī pozitīvus rezultātus uz ceļiem. Kādos konkrētos projektos nokļūst šie 1,5 miljoni, par ko jūs runājat? Jo es zinu, ka stacionārie radari tiek finansēti no CSDD peļņas. Par preventīvo kaisīšanu jūs piesaucāt, tie ir ministru kabineti, tie ir budžeta līdzekļi. Kādos konkrēti gadījumos tiek iztērēti šie 1,5 miljoni? Tur tad bija iesniegta vesels saraksts rinda ar projektiem, kuri arī tika akceptēti no ceļu satiksmes drošības padomes puses. Varbūt tās man droši vien, ka būtu pareizāk pieminēt tieši arī mūsu projektu. Mēs arī piedalāmies ar vienu projektu. Tas ir projekts, kur mēs izstrādāsim mobilo aplikāciju, kas palīdzēs cilvēkiem iegūt informāciju, kas ir pieejama mūsu mājaslapā www.ltab.lv, bet nevienmēr cilvēkam ir pieeja uzreiz internetam. Ja, tad šī mobila aplikācija palīdzēs saņemt, piemēram, informāciju par bonusu malus, par to, kur ir apdrošināts izraisījušais transporta līdzeklis, varēs arī uzzināt, kad beigusies polise. Ja, daudz dažādas lietas, kas pieejama mūsu mājaslapā, tad tiks transformētas arī uz mobilo aplikāciju. Tāpat arī būs iespējams salīdzināt šos apdrošinātāju cenu piedāvājumus par octa iegādi, kas arī, es domāju, cilvēkam atvieglos izvēlēties labāko piedāvājumu. Tiem, kas izmanto internetu, tie bez šaubām, domāju, ka liela nospiedošais vairākums tiešām lieto LTAB piedāvāto octa kalkulātoru, kur bez jebkādiem uzcenojumiem jūs varat uzzināt, pie kādiem apdrošinātājiem, kāda jums konkrēti varētu būt octas cena. Bet ir jau vēl viena daļa cilvēku, paldies Dievam, vēl dzīvi vecāku ļaužu, kas internetu nelieto un ar kompjuteru pat nav uz jūs. Kā mēs viņiem varam līdzēt? Protams, ir arī tādi cilvēki, neviens vēl nav atcēlis telefonu. Ja mēs zvanām tieši uz biroju, vienmēr jums arī laipni atbildēs, tad šo pašu mājaslapu atvērs jūsu vietā, noskaidros, kur, piemēram, ir šis atbildīgais apdrošinātājs, jo daudzos gadījumos ir tā, ka jums ir apdrošināšana, ja jūs nezināt, kur jums jāiet, ja jums kāds ir uzbraucis virsū. Tad šeit ir jāmeklē tas, kas ir nodarījis šo zaudējumu, ja, tā cilvēka apdrošinātājs, ja, tad, piemēram, mūsu birojas viennozīmīgi palīdzēs. Es ceru, ka cienīties seniori, kur Latvijā ir nevis 2 vai 210 vai 200, bet noteikti stipri vairāk vīri un sievas, kas vēl 80 gados vēl
brauc pie autostūres, tad jūs varēsiet vai nu saviem bērniem pajautāt, ja pazvanīt šeit kadrā esošo telefonu numuru Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroju, un jūs vietā paskatīs un pateiks jums nepieciešamo informāciju. Tātad neviens nepaliks bez interneta, neviens nepaliks bez informācijas no interneta. Man ir vēl kāds jautājums. Manā uztverē diezgan būtisks. Cik lielā mērā var iespēdot odstas maksājumu, cik lielā mērā var iespēdot bonus malus skaitli, ja cilvēks ziemas laikā brauc ar neatbilstošām riepām. Pirmkārt jau, ka viņam nav ziemas riepas, otrkārt, viņam ir ziemas riepas ar, nepieļaujami mazu protektoru, tad zem 4 mm. Šeit, protams, mēs nevaram runāt par odstas cenu, jo šī informācija netiek norādīta tad, kad cilvēks iegādājās odstas apdrošināšanu, bet, ja ir izraisīts negadījums un jūsu vainas pēc, tad dēļ šiem te riepām, ja, vai varbūt tās mašīna nav tehniskā kārtībā, ja jūs nav iziet tehniskā apskati, protams, šī te atbildība jau gulstās uz jums, kā CSNG izraisītājiem, un šeit jau polise vairs nestrādās, ja pareizāk sakot, strādās daļēji. Jūsu vietā no sākuma izmaksās apdrošināšanas atlīdzību šim cietušajai personai, savukārt jums pēc tam būs jāatmaksā šie nodarītie zaudējumi, jo jūs tad esat rīkojies pretlikumīgi. Kā pareizi nofiksēt šo te faktu, kad vienam no dalībniekiem šis te protektors ir pa mazu. Tātad, ja es jūtu, ka man ir aizdomas, ka viņa tā riepi tāda stipri plika un ka tur varētu nebūt 4 mm, tad jāsauc ceļa policija. Tad mēs nevaram vairs stādīt saskaņoto paziņojumu, ja rodās šādu veidu pretenzijas, tad jāsauc policija. Nu, var jums piekrist, ja tas pats arī gadījums, ja, piemēram, cilvēks ir dzēris otrā pusē, arī būtu jāsauc policija. Ja? Kaut gan es domāju, ka šeit tomēr laikam ir viss saistīts ar tādiem nopietnākiem ceļa satiksmes negadījumiem. Ja? Un tad jau arī policija izbrauc automātiski, ja? jo teiksim, protams, nopietnas negadījums neformē ar saskaņotā paziņojuma palīdzību. Nu, šeit jūs noteikti domājat, ievainotie automobīlis nevar tālāk turpināt ceļu, bet uz to slideno virsmu, uz to pašu, slaveno melno ledu, var jau arī, neviens neciest un var arī mašīnas turpināt tālāk ceļu. Bet kādai no mašīnām var būt tiešām pliks rieps. Nu, un tad, ja jūs to spējat uztvert un jums rodas tādas aizdomas, tad saskaņoto paziņojumu nerakstiet un sauciet ceļu policiju. Tev tikai jāzina, ka saskaņoto paziņojumu var aizpildīt, ja viegli cietuši 2 auto, nav ievainoto, nav bojāta 3. personu manta, auto nav radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliedz braukt. Vai tavā automašīnā ir saskaņotais paziņojums? Automotoru raidījumu numur 2 un autosporta programmas numur 1 arhīvā ir video materiāli, kas veidoti pirms gadiem 15, 20 un viens otrs pat pirms 25 un vairāk gadiem. Tāpēc, sākot ar šo raidījumu, mēs nolēmām ieviest jaunu rubriku, kas sauksies Vēstures lapusīte. Un tajā mēs atskatīsimies uz sporta notikumiem pirms vairāk kā 10 gadiem, pirms 20 gadiem. Tāpat pastīsimies, ko mēs pirms 10 un 15 gadiem esam rādījuši mūsu raidījumā, automotoru raidījums numur 2, iepšu arī tajos raidījumos, kas ir bijuši viņu priekšteči. Kā Koļusov, Polnī Bak, tad jaunā rubrika Vēstures lapusīte. Šodien pirmā lapusīte. Automotoru raidījums numurs 2 pirms 14 gadiem, 2001. gada 31. janvārī. Automotoru raidījums numur 2. Autovadītāju vidū valda šāds uzskats. Satiksmes noteikumi ir jāzina, bet atrodoties uz ceļa, pirmām kārtām jāstāsta, ko dara citi, vai kāds tev nebrauc virsū, un tikai pēc tam jādomā par ceļa satiksmes noteikumiem. No šī gada 1. janvāra mēs esam ieviesuši jaunu braukšanas eksāmenu vērtēšanas sistēmu. Kur ir atšķirība? Galvenā atšķirība ir tā, ka pašlaik mums šis eksāmens tiek vērtēts ar punktiem un tiek izdalīts 3 pakāpju kļūdas. Tātad sīkās kļūdas, kas ir galvenokārt tehniskas, kas tiek novērtētas ar 1 punktu, tad iet vidējās kļūdas, kas konkrētajā situācijā satiksmes drošību neietekmē, un iet jau smagās kļūdas,
kas tiek novērtēts ar 10 punktiem, kas ir jau reāli avārijas situācijas, un šis eksāmens ir nokārtots, ja pretendents ir pieļāvis ne vairāk kā 9 punktus kopā. 2 nedēļu atpakaļ Jelgavā firma Autofans Ziedonis mums apsolīja, pēc 2 nedēļu mēs atveram jaunu diagnostikas centru. Vārds ir turēts un diagnostikas centrs tiešām ir vaļā. Atkal dubultā auto mazgātuve. Viņi bija nepieciešami tāpēc, ka mēs, kā arī iepriekšējās reizēs redzējām, ka tik tiešām jelgavnieki arī piekritīs, kad rindas bija drausmīgas. Ja? Dotā brīdī tas jautājums ir atrisināts. Vairāk rindu it kā nav. No Boša mēs iegādājāmies 2 iekārtas. Viens ir motortesters un viens ir gāzes analizators. Tātad dotā brīdī, ja mēs varējām cilvēku sūtīt uz tehniskām apskatēm ar ritošās daļas pilnu diagnostiku un atbildēt par to, ka tur viss ir kārtībā, tad dotā brīdī mēs arī viņam dodam līdzi izdrukus un čekus, arī kā strādā motors un attiecīgi, kad ar atgāzēm, dīzelim, benzīnam viss kārtībā. Un kā skan mūsu firmas lozungs, viss būs tieši tā, kā tu vēlies. Mūsu šīs dienas tēma tātad troksnis. Bums. Bums. Mēs sagaidām bumu, un tas būs pavasara subwooferu bums, gan tiešajā, gan pārnestajā nozīmē. Un tā nav ne īsti iegriba, ne modes lieta. Vienkārši neviena kaut cik necik laba mūzikas sistēma mūsdienu automobilī nav iedomājama bez subwoofera. Vai ar šo tu gribi pierādīt, ka subwoofers audio instalācijā ir vienkārši absolūti nepieciešama lieta? Faktiski tā ir absolūti nepieciešama lieta, ja jūs vēlaties, lai jūsu muzika atbilst mūsdienas muzikas prasībām. Kādas tēmas apskatītas šī gada pirmajā žurnālā? Priekš janvāra ļoti labs sauklis, man ļoti patīk. Jumtu nost janvārī. Galvenais Jūs prognozējat būtisku klimatu pasiltināšanu? Bet acīm redzams. Tā kā vecā Raimonda Paula dziesmā, ka man tu pazīst pēc zvaigznes pierē un man zirgi pēc vēja matos. Kas tā būs tev par zvaigzni? Mercedes zvaigzni pierē. Bet vienalga testēsim. Testēsim. Un kopā. Man vienmēr šajos testos skaistajos ir žēl, ka pietrūkst šīs vizuālās puses. Mēs varētu atgriezties pie šīs domas. Autožurnāla dzīvo lapusīt numur 2. Lai notiek. Нива неестественной проходимости. Марш будет плыть. Но не только плыть, но и как корабль идти. Итак, как мы и вам в мае обещали, этой машине не хватает только винт. Мы говорили, что конструкторы завод Toyota должны придумать, куда присобачить винт. Мы это придумали. Итак, первый раз в мире автомобиль Niva March и вообще автомобиль поплывет с винтом. Мотор фирмы Mercury, американский, аккумулятор Baren. Вы, конечно, можете использовать и аккумулятор от машины, но тогда вам просто надо провода побольше. Но мы, как говорится, все делаем на быструю руку, и можно и такая комбинация, во всяком случае. Очень хорошо будет. Моторчик имеет 5 скоростей для движения вперед и 2 задние скорости. Сразу хочу отметить, что те, которые насмотрелись Формулы-1 на воде, могут быть разочарованы, поскольку таких скоростей вы здесь не увидите. Но для тех, кто хочет передвигаться без каких-либо ограничений, это просто находка. Автомобиль неестественной проходимости Niva March не только плывет, но благодаря маленькому электромоторчику стал выполнять функции корабля. То есть перед погружением в водоем мы не должны думать, откуда дует ветер, где нас понесут волны. Мы абсолютно свободны в своем выборе, где, когда и почему погружаться в воду. Практически в любом месте спускаться и выехать из воды, то есть форсировать водяные преграды. Особо обрадуются охотники, поскольку утиная охота на данном средстве транспорта просто прогулка. А рыбалка на автомобиле корабле Niva March – это просто кайф. И притом ни один инспектор рыбной ловли вам ничего не поделает, даже во время запрета ловли с лодки, поскольку в этом законе ничего не говорится о запрете рыбной ловли с автомашины. Под занавес хочется немного похвастаться. У нас есть надежда, что в скором будущем автомобиль Niva March неестественной проходимости мы заставим двигаться по воде намного быстрее. А в принципе это не главное, поскольку любая скорость, которую мы усилим, будет рекордом мира для автомобиля на воде.
Pēc nedēļas automoto raidījumā numur 2 stāstīsim un rādīsim autoceļu uzturēšanu ziemā un preventīvā kaisīšana, biķerniekos bez maksas skaidro un apmāca autovadītājs braukšanai slidenos apstākļos, Hidroneks hidrauliskie savienojumi, vēstures lapusītē, ko automoto raidījums numur 2 jums stāstīja pirms 10 gadiem. Rallijam Sarma 30. Raidījuma veidošanā izmantoti Media Range datu nesēji, izplatītais Baltijā TX Latvija.